Labdien, labdien! Šodien kopā apskatīsimies pasaku par 5 kaķiem. Esam gatavi? Nu, skatāmies! Šie ir 5 kaķēni. Saskaitam! 1, 2, 3, 4 un 5. Skatāmies, kādās krāsās ir kaķēni. Viens kaķēns ir melns, otrs kaķēns balts, trešais ir ruds, un paskatāmies, 4. kaķēns ir strīpains, un 5. kaķēns ir pelēks. Ar kaķēniem esam iepazinušies, skatāmies tālāk. 5 maziem kaķēniem patika rotaļāties dārzā. Viņi bija brāļi un māsas. Melns, balts, rūzgans, strīpains un pelēks. Visi viņi bija ziņkārīgi, draudzīgi un diezgan nepaklausīgi. Saskaitam kopā, vai šeit ir 5 kaķēni. 1, 2, 3, 4, 5 kaķēni. Vienu rītu kaķēni skrēja pa zāli, lēkāja, ķēra lapas un murāja, bet pēkšņi viens kaķēns bija pazudis. 1, 2, 3, 4. Kur palika 5? Brīnījās strīpainais. Kurš kaķēns ir pazudis? Padomājam, kurš kaķēns ir pazudis? Viņi sāka to meklēt aiz krūma, zem lapām, un tad melnais kaķēns gulēja kastē siltā saulītē. Visi viegli uzelpoja. Atkal bija 5 kaķēni. Jā, kad pie 4 kaķēniem pieliek klāt vienu kaķēnu, tad kopā ir 5 kaķēni. Nākamajā dienā, spēlējoties, kaķēni atkal sāka pazust. Šoreiz pazuda 2. 1, 2, 3 kaķēni bija un 2 pazudiši. 1, 2, 3, skaitīja baltais kaķēns. 3, mums taču bija jābūt 5. Atcerēsimies, cik kaķēnu bija sākumā? 5. Un cik kaķēni ir pazuduši? 2. Kuri 2 kaķēni ir pazuduši? Viņi izdomāja meklēšanas spēli, ieskatījās siltumnīcā. Tur sēdēja viens pelēkais kaķēns. Otrs bija uzkāpis kokā un nevarēja nokāpt. Labi, ka kaķu mamma palīdzēja viņam tikt lejā, un atkal bija visi 5 kaķēni. Jā, ja pie 3 kaķēniem atrod vienu kaķēnu vēl klāt, kopā ir 4. Un ja pie 4 kaķēniem pieliek vēl vienu kaķēnu, tad ir 5. Tad ir visi 5 kaķēni. Bet pēcpusdienā notika, kas pavisam dīvains. Kaķēni spēlē paslēpes, un viena kaķēna vietā pēkšņi bija cits kaķēns. Viņam bija balts pleķis uz pieres un pavisam sveša smarža. Kaķēni skaitīja 1, 2, 3,
4, 5, 6, izbrīnījās rūsganais. Saskaitam kopā, tiešām 6, skaitām 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viens kaķēns ir vairāk. 5 pieliek 1, kopā ir 6, bet bija jābūt 5 kaķēniem. 1 kaķēns jāņem nost. Tajā brīdī pienāca kaimiņiene. Vai neesat redzējuši manu mazo kaķēnu? Viņš vienmēr lien pa svešiem bērniem. Un tā 6. kaķēns devās mājās, bet mūsu 5 kaķēni apsēdās rindā un ziņkārīgi noskatījās un noņaudējās, kad aizgāja prom viens svešais kaķēns. Un kaķēni saprata, ka kaķēnu rēķināšana nemaz nav vienkārši. Jā, cik paliek kaķēni, kad no 6 atņem 1? Paliek 5 kaķēni. Un tā 5 mazi kaķēni vēl ilgi atcerējās to dienu, kad viņi kļuva 4, tad atkal bija 5, tad tikai 3 palika, un tad vienā brīdī bija jau 6. Tagad viņi vienmēr skaita viens otru pirms dodas gulēt. 1, 2, 3, 4, 5. Un tagad kopā esat aicināti apgūt dzejolīti par kaķīti, bet tas jau citā filmiņā. Atā!